Sveiki, dārgie brāļi un māsas. Jā, nopietns vārds atkal ir līdz kā liekas, no jūsu draudz tikai par tām skarbajām tēmām, jā, es teikšu tā, bet tad tāds jautājums, kāpēc tiem pirmiem ticīgiem tādas tēmas, kas saistījās par elli, kāpēc tas viņiem nelikās nekas skarbs. Tā bija normāla parādība, bet mūsdienās šis vārds elle, tēmas par elli ir kaut ko pazuduši. Labi, tas ir tā, bišķiņ novirzījos, bet gribēju pateikt tādu vienu lietu, kas saistība ar elli, par pašu elli tikai nerunāsim, bet pazīstamies, teiksim, būs tanī dienā daudz, diemžēl, jā, bija vēl ar to brīdī, kad būs daudz ticīgie, kas nokļūs ellē, diemžēl, bet tā būs, jā. Un tagad tātad pazīstamies tā ticīgo, jo viņš tagad atrodas tādā vietā, un, protams, viņam viss ir skaidrs, jo tādā vietā, kad cilvēks ir nokļūs, ja, šim ellē, viņam viss jau kļūst skaidrs, jā. Kas ir, kas viņam nav tā, kāpēc es esmu tajā, kas te ir, ko tie tur dara, kāpēc, pa ko. Viņam viss būs skaidrs, ja, jo sirdsapziņa, viņam viss pateiks to priekšā, ja. Nu, uzreiz dos to atbildi, un tāpēc un tad šāds ticīgais, šāda dvēseli, kas tur ellē, viņi domā, pagaidīt, bet es tak lūdzu, es ļoti daudz lūdzu, es lūdzu, jā, pa tuvākajiem, pa pasauli, es gavēju, jā, un kā vēl, es biju diezgan stingrs, un tīrajā gavēju, jā, es pat nedzēru ūdeni, es tur ēdu, pagaidīt, bet es tā, biju arī uz patversmēm. Jā, uz patversmēm arī gāju, uz pansionātiem es gāju, visu kaut kur sludināt, es sludināju Dievu vārdu un aktīvi vēl pie tam. Draudzēs kalpoju, jā, kalpoju, protams, bija jauniešu kalpošana, bija vēl slavēšanā, tur kaut kur piedalījos, visādās labdarības pasākumos. Kas bija tas iemesls viens no, kāpēc šāds cilvēks atrodās tur? Protams, atbildi vienkārši, ka viņš nepildīja evaņģēliskos baušļus. Jā, bet es jums parādīšu vienu citu aspektu pie šiem evaņģēliskiem baušļiem, kas ir svarīgi tieši. Un tas ir kārdinājuma pārvarēšana. Un tam ir jāpievērš ļoti nopietnu uzmanību mūsu ikdienā. Kas ar mums notiek ikdienā? Kārdinājumi, jā, jūs ziniet, kur ir Bībelē raksturiet Mateja evaņģēlijas, jā, 7. nodaļā, kur teiks, ka stipri vēji pūta, jā, tad bija šīs te straumes, jā, plūdi, jā, ūdens gāzās, jā, virsū, un viss tas pārējais, jā, kas tas ir, kas tur ir domāts, un tie, protams, ir šie kārdinājumi, šīs iekāru uzbrukumi, šie dēmoniskie uzbrukumi, jā, arī no tuvākajiem. Un tātad visā kopsumā, ja mēs to pastamies, tad tas ir kārdinājumi, kas ir visa veidā, jā, šīs iekārtas, kas mācās virsū, un viņas ir jāmāk pārvarēt, un ar viņām ir jācīnās. Un tur atklājās īstais ticīgais. Un tas ticīgais, kas tagad domā, es darīju visu šīs āršķirīgās lietas, jā, varētu nosaukt to arī kā farizēju, jā. Jo daudziem ticīgiem liekas, ka es darīju šīs āršķirīgās lietas, kad iekšķīgā, tas ir tā, jā. Jo daudzreiz jau ir tā, ka liekas, ka tā ir tāds rūpes grēks nedara, un daudziem tiešām ticīgiem liekas, ka ar to tiešām pietiek, bet izrādās nē. Atcerieties ticīgie, jā, jaunās derības kontekstā. Mums ir ļoti, mūsu latiņa ir uzlikt īstenībā, ļoti augsti. Mēs par to nemaz neaizdomājamies tā, tāpēc, kad viss tās lielākās grūtības sākās, viens ir domas, bet kā jau iepriekš es esmu teicis, es tagad ļoti daudz pieminēšu vārdu sajūtas, kas notiek ar mūsu sajūtām. Skatieties, kā jūs reaģējat uz kārdinājumiem, kāds jums sajūtas nāk ārā. Viņas ir jāgalina. Tas ir ļoti nopietni. Teiksim, šāds ticīgais, jā, viņš visu šīs darbības varbūt ir darījis, bet, teiksim, paņemsim viņš, viņa parastā diena, jā, teiksim, viņš sāk savu dienu, viņš iziet ārā pa durvīm, jā,
visu optimismu pilns Dievs, jā, es tev pateicos, jā, es tev mīlu, visi super, puper, jā. Un pēkšņi viņam nāk pretī, teiksim, bezpajumtnieks, jā. Viņam jāsteidzās uz darbu, 25 minūtes palikuši sākās. Viņš jau pirmais jau ieraugā nāk pretī, nu ne jau lūdzu, tikai ne tagad. Un iekšēji, saprotiet, iekšēji jau sākās šī nepatīkamā sajūta, un plus vēl viņš pasaka, man nav laika, labi, man jāskrien uz darbu, liec man mieru. Bet viņam bija laiks, viņam 25 minūtes bija tālāk, kas notika ar viņu darbā. Kā viņš tur bija, atkal viņš atnāk un iekšēji, jo viņš atkal jau rūgst, un atkal ir šī neapmierinātība, šī nepacietība. Atkal tas viss nāk sajūtas ārā, atkal ir kaut kādas aizskaitinājums, ja, ka kāds viņam pēkšņi tagad uzkāps ir uz važacim, ja, un viņam izliek kaitina viņu visādos veidos, ja. Tur viņš labi kaut kā ir izvilcis, kaut kādā brīnojainā kārtā viņš tur ir izdzīvojis, ja. Tagad tāds nopūst riepi, viņš atnāk mājās. Un tur ir jau savēji, un atkal priekšā un iekšā, atkal tas sieva, ja, vai tas vīrs, ja, man tūlīt zāģēs, atkal man visos veidos. Un atkal viss tā šūt nāk ārā. Atkal ir nepatīkams sajūtas, nepacietība, viss tas pārējais. Un tagad tāds cilvēks, jā, tām īstenībā tagad pienāk klāt, un viņš tam vispār nav dienas laikā pievērsis uzmanību. Lai gan īstenībā Dievs šo ļoti skatījies. Tas nav viss noticējis tāpatās. Jo Dievs mūs pārkalp visdažādākos veidos. Lūk, kur ir mūsu mazie eksāmeni. Un šāds cilvēks tagad pienāk, jā, un viņam liekas, jā, vai tad es tur kādu situ ar kulakiem, jā, vai tad es tur kādu lamāju, jā. Kas notikās, tad jautājums tavā iekšienē. Tu izpildīji evaņģēliskos baušļus, teikšu. Neizpildīji, tu izgāzies kā vecs sēta, diemžēl. Un tā šis cilvēks domā, labi, neko acīm redzams tādu nedarīju, labi, viss, es pateicos Dievam, atkal noskaitu savu lūkšanu, kā pātari, ja, kaut kāds 35-40 minūtes, jā, labi. Un tāds ir diena no dienas, nedēļa no nedēļas, savam sajūtām nav pievērsis uzmanību, viss, paiet arī var gadi, tad arī nomirst. Tad rezultātā pēc tam ļoti daudz būs vīlušies. Lūk, arī viens no tiem ir, kāpēc arī tām sajūtām, ja es tā saistieries? Tāpēc, ka no turienes jau būtībā arī sākās. Tāpēc, ka tas ir, atcerieties, ka Salmans saka pāri visam, kas jāsaka, sārgi savu sirdi. Tas ir tās sajūtas, jā. Tad rodās, un viņas ir visdažādākās. Tas spektrs, protams, ir liels. Tas, ko Dievs arī māca, vērot sevi, vērot būt uzmanīgam, it īpaši, ja mēs pastamies ļoti daudz evaņģēliskos baušļos, jā. Kas tur ir? Ļoti daudz, kas ir saistībā ar tuvāko. Ļoti daudz, kas ir šīs saistībā ar tuvāko, un tur arī nāk ārā visādas tās sajūtas, un, protams, kad ir arī, kur tu esi viens ar sevīm, jā. Bet visādas aizskaitinājums sajūta, neapmierinātības sajūta, nepacietības, nomāktības, bēdu, jā, nerīktīgā bēda. Tālāk kaut kāda augstprātība, jā, kas cik to vispār nepamana. Kas tās visas sajūtas, tie dažādas negatīvas sajūtas, un ja tu tajās visās esi dzīvojis, un ja tu tās nevēro, kāda tavu, tāpēc jau ir dots šīs visas Dievs mums dod, ka viss šīs situācijas, ja viss šos kārdinājums no tuvākajiem, ja, no visdažādākajos veidos, vai kur mēs esam kaut kur veikalā, vai kur, mums tāpēc ir jāvēro, kas notiek šajā mirklī ar sirdi un tajā iekšienē. Jā. Tas ir tāds eksperiments, jāpēcas sevi, kāda ir reakcija. Nepietiks, es jums saku nopietni, nepietiks vienkārši ar āršķirīgām darbībām. Tāpēc arī, kāpēc vēl tas ir svarīgi? Tāpēc, kad cilvēks nomirs, jā, viņam būs. Tagad viens ļoti nopietns moments klausieties.
ka viņš nomirst. Šie dēmoni, viņi centīsies. Kāpēc ir bijis tā, kad iziet šī dvēsele ārā, viens aiziet, jā, uz debesīm un tā, viss tur kārtībā, jā. Citam ir bijusi, cits iet un kaut kur jau aizķerās, viss, jā. Netiek uz debesīm. Tāpēc arī, ka šie dēmoni, viņi mēģinās kārdināt tanīs veidos, līdzīgi kā tas ir bijis šeit uz zemes. Tātad mūsu eksāmeni sāk šeit uz zemes. Ja mēs šeit nespējam šos mazos nolikt, tad jautājums ir, ko tā dvēsele darīs tur. Iedomājieties, jūs spējat, šeit mums tad ir vēl salīdzinoši viegli, bet tur iedomājieties, pirmkārt, kas būs, kad dvēselē būs liels izbāles, tāpēc, kad jūs spējat iedomāties, ja tur ir vesels pulks ar dēmoniem, kas ir pilni ļaunumu un kas tevi cenšas, viss, ļaunākajā veidā tevi ieriept un melot, ja. Un tur ir tas viss, viss tur apkārt tās izbāles un viss tas pārējais, ja. Un tāpēc ir svarīgi, jā, katra šī epizode, kā mēs reaģējam. Vai mēs spējam būt pazemīgi visas dienas laikā. Un viens no atslēgu vārdiem ir, lai būtu vieglāk pārvarēt, jā. Protams, tas nav viegli, jā, tā ir vesela skola, jā, arī par šīm sajūtām, jā. Man tas ir tāda jauna pasaule, jā. Paldies Dievam, ka ir bijuši ticīgie, kas to atklājuši, bet viens no galvenajiem nosacījumiem prasa pazemoties visdažādākajos apstākļos. Jā, protams, tur, kur mēs parādām pretestību, tur mēs parādām, jā. Bet tādos lielos vilcienos ir jāiemācās, jā, tieši šī prasa pazemoties, bet pareizi, nevis teikt, tad labāk tu neskrājiet apkārt un nesaki šitos te saukļus, es esmu lielākais grēcinieks no grēciniekiem, jā, un tad tu staigā tādu, jā, noštakuši ģīnīti, jā, un iekšēji tu tur vienkārši grūzdi un vienkārši es neapmierināts un tāds, jā. Nevajag tad vismaz tad labāk paklusē, nesaki šitos te pazemīgos, tas vārds. Jā, jo ziniet, tas, ka tu pateici, ka tu esi lielākais grēcinieks no grēciniekiem, jūs ziniet, ka tu tā pasaki, tev tas arī jāparāda ir iekšēji. Labi, ja tu tā pasaki, un tad davai aiziet parāda to dzīvē, o tu tagad nostājies, jā, priekšā, o tu saki, es esmu lielākais krētīgs, mēslu gabals, lupat, lēvies, a tagad tev kaut kāds mazākais kārnēms no tuvākās, un tu uzreiz jau, pat nemēģini. Kas tas tāds bija? Kur tad bija tas tavs iepriekšējais teksts? Ja tu tā pateici, tu parādi var iekšēji. Jā. Saprotiet? Ar pazemīgiem vārdiem mēs visi varam mētāties, jā. Bet ar parādu arī, parādu ar to iekšēji, jā. Un cīnies vismaz, jā. Sāc cīnīties par to, jā. Un tas ir tāds pamats, jā, es varētu daudz runāt, bet tas tā, jā, mācīsimies, jā, iet šo pazemības skolu, pieņemt visu kā no Dieva rokas, jā, un censties, jā, netēlot farizējus, jā, lai mēs nebūtu tie vilki āvi drēbēs, jā, lai es tiešām novēlu no sirds, jā, katram gāju māsas, lai un pievērsiet lūdzu šīm uzmanību, jo tas ir ļoti nopietni. Jā, tieši šī patīm sajūtām viens ir tieši domas, jā, jau iepriekšējos, ja es dievkalpojumos teicis, bet, es teikšu, ar tām sajūtām, protams, tā ir cita pasaule, un tas nebūs viegli. Tas ir daudz savādāk, tāpēc, ka doma tev atnāk, un tu uzreiz viņas sit ārā. Sajūta, viņa tur jau ir iesakņojusies, un tagad, kad tu sāksi viņu galināt, jā, protams, ar Dieva palīdzību, viss notiek ar Dieva palīdzību, te arī tev ir dzimis lūkšana, jā,
ko tev lienā, kaut kāda neapmierinātība, jā, vai kaut kādas dusmas, vai aizkaitinājums, vai nomāktība. Pirmais tev ir jāpamana tas. Nu, nē, pats pirmais īstenībā ir tev jāatzīst, ka tevī tas ir. Jo tevī tas ir, noteikti tevī tas ir. Un tad aiziet. Sākās, jā, šis te Dievs palīdz man, jā, Dievs, es negribu būt šīs pretīgās sajūtās, ja es gribu būt šī mierā, jā, palīdz man, jā. Un Dievs, es pieņemu visus tos apstākļus, es pazemošos, jā, lai arī ko pa manīm tur citi saka, vai kādi ir šie apstākļi, jā, vai ka es nejūtu tavu klātbūtni, es pieņemu visu kā no tavas rokas. Lūk, ir pamats soļi, tas ir tāds sākumiņš, jā. Jā, labi, lai jums izdodas jūsu ticības dzīvē. Jā, ticītāja prakse. Esiet svētīgi.